Kāpēc es pirms tam apspriedu Alīnas izskatu? Es apspriedu to, ka viņa, nevar noskūt savu bārdu, kur problēma. Pagaid, es jums lītās parādīšu kaut ko. Tā, Es pieņemsim uzskatu, ka, ja reiz tu esi sieviete un tev aug kaut kas, kam nevajadzētu augt, tad no tā ir jāatbrīvojos. Un pat, ja tev ir kaut kāds... Sveicināti, šeit Alīna. Es ēdu zupiņu. Kāpēc, Alīna, kāpēc tu nenospīji bārni? Tāpēc, ka es audzēšu, es būšu Santa Klausa Ziemassvētkos. Tur apakšā ir Janeka Zemsāns. Kā tu zini, Deina? Kas pa Janeku, tas... Es nezinu. 4 tankis un suns, Janeks Guculs, tur vēl kaut kāds reksis bija, ko viņi zina, Ko Ines raksta, sasveicējies ar mani. Es arī Jalīnas sasveicinos. Es uzskatu, ka... Kaut ko dirst, un es viņai arī diršu virsū tur komentāros, un tas pohu ir. Es uzskatu, ka, Čau, Burvī. Sit man nost, kad, tas ir, kad viņai ir jāskujās, tad, Jā, čau, VVK. Oi, sveiki visiem, jā. Labrīt visi. Tu, Armand, redz arī, ko es tev aizsūtīju, kāpēc tu neatbildēji? Neredzēju. Ko tu esi? Redzēju, jā. Bet to pēdējo es domāju. Ko es tev teicu, Jā, tas jā, bet pēc tam vēl. Da, lai viņi iedirst visi, nahuj, Taču pizdu, šitos tevi. Viņus vajag drāst un drāst, viņi savādāk nekustās. Kāds vēl runā par to? Es jau šodien esmu 2,5 stundas jau izskrējis, Man viņi besīja visi, Tāpēc tu nekur neesi. Tāpēc tu esi pēkšņi pazudis. Es vienkārši, neatbildu vispārīgi nevienam, ka vēl neaizēju līdz punktam, bēnahu. Jā, bet, paturpinot par to Alīnu, es uzskatu, ka cilvēkam ir jārūpējas par savu izskatu, lai arī cik resns tu būtu un lai arī cik tievs tu būtu. Vienalga kādā, tu esi, tā kā vienalga kāds tev ir augums vai tas, bet, elementāras kaut kādas higienas lietas mums, es uzskatu, ka mums visiem ir jādara. Neskaut, paskaties uz sevi, jobans rodas, ja man būtu bārdas, viņa dzīt nost. Paskaties uz sevi, pāri lūpai tev jau briedi jau, To arī katrs superlīm. Jā, tos plakstiņus pielīmē augšā, Čau, kečups. Čau, kečup. Tas ir dīrsā, varbūt vēl kūsis jānodzen, vai kas tur ir, Varbūt var parādīt. Pie pakas, ka nomegļājas tie. Pati Maikā hujā arī mati izpūruši. Tas jau ir labi, kad viņa Maika, viņa jau parasti naktiskraklā skraida, arī uz to veikalu, Tāpēc, ka no brīžas vils par ko ierēt. Jūs varat ierēkt vienīgi pa manām, ķīniešu acīm. Tās ir konkrētas, pizdziets, tu kā atsūtās bildes, tas no sākuma sabīnos. Es domāju, es esmu kaut kādā taizmē, vai kas te ir, nākuj. Tad, kad skrops, tas nav tad vēl trakām izskatās. Vai te viņas tagad tev ir? Pagad, tu pati liki vai gaitu? Pati. Jā, Zāne, iedomājies, tur jau huj prasīšu, es tev saku, Karoči, mēs sēdējām, dzērām, tā normāli bijām pielējušies. Vienā brīdī, es nevaru saukt to vārdu, jo varbūt viņš ir te, mans čomaks tur, es skatos tur tālamā kaut kur brieni, tur vēl draugi, apsēžās tagad pie galda, tur runā, un es tagad tajā pāla izzūmēju, kas tas tāds, un es prasu viņam, tu viņu pataustīji, izskatās, ka tur ir lejā menga, Viņš saka, tu paskaties, kāda seja, kāda buferi. Es saku, tas tu dirs, vakarā vēl tevi izpisīs, tas ir dirsā, Un bija arī ar mengu, iedomājies.
Čeveri. Man teica, nav, mēs visi esam, latvieši. Bet man tās acis tāda no resnuma. Taisnība, bļaļ. Iedomājies, tu ja tajā pālī no rīta pamosties, bļaļ, un jūt tev kāds jau no aizmugures jau falcē, bļaļ, joptē. Nevis tu, Paldies, Kristīna! Tu redzēji, Armand, neskaudži? Redzēji, man uzmet dāvaniņu. Bļaļ, nerunā skaļa nobanos, bļaļ. Ko Es nevaru jāliek austiņš, jo meitas ir blakus. ūdens un ziepes, kaut lētākais. Tur jau tā lieta, es uzskatu, ka, tas nav nekāds tur pizdies, tur kaut kāda skaistuma kopšanas, vai kaut kāds tur, nezinu, elementāri, bļaļ, iztīri nāgus, nāgus, jā, kur ir... Beidz rīt, jobanīgi. Bet tas ir tikai tomāts. Jā, bet tagad tomāts, bet pēc minūtes jau gaļas klūtas jau aiziet. Bļaļ, neskaudži. Cik jogurtis jau norīja no rīta? Bļaļ, tas ir pirmais man ēdienreiz šodien. Ko tu te dirs tev kā acis toreiz, kad tu no rīta zvanīji ar Toļika jau, kastrolas blakus un ar to čerpaku, bļaļ, tik stumi iekšā. Hei, Dievs! Tas ir dirsā. Čau, Gostrāļa. Armāns grib, lai viņa desēdas kauš viņam. Bļaļ, burvībā, tu esi ļoti rupi. Paldies, Kristīna. Čau, Māra. Cik jūs esiet nenormāls, pāgaidi, jāapstās. Man liekas, ka tas ir feiks, ne? O, tu tādu komentāru, bļaļ, izlasīji. Burvība, bļaļ, man tas sūta, bļaļ. Karoči, klausies, beigais skītis, tas bija pagājuši gadu vai šogad sākumā? Nē, man liekas, pagājuši gadu. Karoči, ienāk, es taisu laivu, ienāk iekšā divas meitenes. Viena no viņām ir burvība ar savu draudzeni. Karoči, plikas tur, bļaļ, peldās basēnā ārzemēs, un es runājos ar viņām, bļaļ. Laivā? Jā, ķipa viņas pieslēgušās pie manīm, paldies, Amaks. Un pats interesantākais tas, ka neviens cits neredz, bļaļ. Jā, jūs bijāt plikas, jūs mani pavedinājāt. Man jau, bļaļ, stienis jau stāvēja, tā kā nediršt, bļaļ. Jā, nebijām plikas, bļaļ, abas divas tur, bļaļ, kā roņu mātes, bļaļ, tur hujārījāt pa to. Un iedomājies, visi nāk iekšā un visi raksta, vecais noteikti piedurās, vecais, bļaļ, atkal viņam šībers ir aizgājis, tiet pats ar sevīm tur runā. A man točne lodziņā ir, iedomājies, bļaļ. Viņas bija. Kur Zāne rakstā, tu ieslēdz kameru, viņi grib redzēt tavas burvīgās acis. Kāda Zāne, bļaļ? Tur bija 3, bļaļ, tā pati. Nē, grība, es neslēdzu kameru, man nav acis, bļaļ, es esmu kurmis. Bezdocis. Tas bija 30+ grādi naktī, ko tu gribi, lai es kažokā peldu. Jā, pižiku un dūraiņos abas divas adrušku, bē. Un es tikai ķipa saku, bļaļ, kas pa doikām tur stānoks, un visi domā, bļaļ, ko tas tur dirš visu laiku, bļaļ. Tagad viņas tev bija kamerā, tu